18. gadā bija skandāls Ainažu slimnīcā, ka bērnus pie gultas siena bija šitājis. To nedrīkst darīt, jā? Nu, nebūtu vēlams. Es nezinu. Es biju 3 nedēļas piesiet pie gultas. Principā tas tāds bija par mani, tāpēc, ka es aizbēgu no turienes. Es biju protestā. Man bija tāds, es tur netaisos būt. Jā. Nu, pusauģi gājieni, kā saka. Un toreiz arī, kad man atrada, man piesājās 3 nedēļām pie gultas. Man sāka sazāļot, nu, cipu kā sodu, ka tagad tu 3 nedēļas te gulēsi. Piesieta. Šprices vai tablešu veidā? Pamperis, šprices, vienkārši tabletes, viss čupā, tur ir nenormāli pieņēmos svarā. Un arī krimināllietā figurēja tā diagnoze, un visi brīnišķīgi, kā saka, uzlika invaliditāti līdz 18 gadiem nodzīvoju, tad man bija tāds, nē, bet man nav, es nekad neesmu dzirdējis halucinācijas, man nav tā diagnoze, man viņa nav. Jā, man ir tur psihozes kaut kādas, man ir posttraumatiskais stresa sindroms, kas izpaužas flashbackos, atmiņu uzplacnījumos. Jo tev ir bijušas šīs traumas, jā, kas ir loģiski. Es domāju, ka jebkuru cilvēku ieliekot tādos apstākļos, kādas tev kā pusaudzim bija jāiet cauri, un tur neviens neatnāk smuks, smaidīgs sauļuks atpakaļ.